Labvakar, Māri. Paldies. Pirms dažām nedēļām apritēja gads, vai pat pirms mēneša apritēja gads. Nu, īsāk sakot, šis rudens bija gada diena, bēdīga gada diena tā saucamajai Pareks bankas epopejai, kad parādījās pie mums Latvijā tas melnais caurums, kurā tad viņš uzsūca naudu un kur viņi palika, to neviens nesaprata, jā, bet tikai grūda iekšā. Nu, un tad līdz ar to arī uz politiku tas atstāja ļoti lielu iespēju. Vēl tagad ministrus bijušos un arī premjeru bijušos sauc uz prokuratūru pārbaudīt, kas tur ir runāts slepenās sēdēs un vai tas ir bijis visi īsti likumīgi. Tas miljards, kas gandrīz vai tur ir ieguldīts, nu viņš jau pačabējis tā formāli ņemot nevar, jo vielas nezodījums likums pastāv. Kas noticis ar šo naudu un kāpēc joprojām tas melnais caurums ir tik melns un tik kalkatīgs? Nu, to, protams, vislabāk zina pati bankas vadība, bet tas, ka tas nauda nav izkūpēs gaisā, nu, tā ir ieguldīta šajā bankā, aizdot šai bankai. Protams, cits jautājums, kad tā nauda varētu nonākt atpakaļ budžetā. Ja? Un tā kā, nu, es tā neteiktu, ka tā ir principiāli pazaudēta nauda. Patiesībā jautājums ir, vai tik mazai ekonomikai, kāda ir Latvija, tā ir liela summa, protams, un līdz ar to jautājums, vai mums nāksies bankas stabilizācijas nolūkā ieguldīt vēl kaut ko. Respektīvi vēl kaut kādas summas, jo, nu, visi ir pareizi, bet, nu, līdz kaut kādai robežai, jā. Nu, Latvijas bankas prezidents Rimšēvics kungs jau tik pirms dažām dienām pateica, ka nākamā gada sākumā, laikam viņš teica iespējams, ka vajadzēs kaut kādus vairākus simtus, jā, miljonus atkal Pareks bankā likt. Kāpēc šī banka tad joprojām nevar īsti atkopties, ja viņi, nu, joprojām strādā? Jaunā mājā redz ievākusies šobrīd, ir pārējās gan tā kā slēdz ciet visas, jā, pats Milšielas mājas stāv tukši tagad. Tā kā sašaurina vai optimizē, kā pie mums moderni tagad teikt, savu darbošanos, nu tad kāpēc? Tā nauda joprojām vajadzīga. Nē, es domāju, ka, protams, ka Pareks bankas vājās punkts ir tas, ka vienlaicīgi viņi sakrīt pasties, nu, vispār bankām ir milzīgi zaudējumi, lai ko mēs domātu. Nu, sauc kā grib negūtā peļņa vai zaudējumi, kas tuvojas miljardam, jā. Bet tas ir visā pasaulē. Nu, jā, bet līdz ar to, protams, ja tā jau esi bijusi novājināta banka, nu, tad, protams, ka ja tā uzkrīt uz galvas, vai, kā tu teici iepriekšējās, ir tā portfels uzkrīt uz kājas, vēl vispārējā krīze, tad, protams, sakas ir milzīgs. Tāpēc, principā, tas man tā kā nepārsteigt, ka bankai neklājas viegli. Cits jautājums, nu, kas no tā izriet? Nē, bet daudzām bankām neklājas viegli. Pie mums jau arī ir citas bankas, un, teiksim, tā saucamā Zviedru, kā mēs mēdzam teikt, bankas. Tur Zviedrijas valdība kaut kādā veidā tur, nu, tā kā izteica priekšlikumu un teica, mēs palīdzēsim, nevienam neļausim meitas firmai nogrimt, naudu deva. Nu, mums šajā gadījumā bija jārīkojās adekvāti, ja reiz aiz Pareks nestāvēja ne Zviedra nekas. Nu, kas bijis, ne, nu, mēs varam tagad spriest, kā vajadzēja pareizi darīt. Nu, mēs izdarījām un ar novēlošanos, varbūt ne pārāk veiksmīgi, bet, nu, kas notic. Jā, bet tur jau tā problēma, kāpēc mēs to vēsturi atcerējāmies, tāpēc, ka šobrīd Rīgā ir atkal tie saucamie aizdevēji. Viņi tā kā mums pateica... Kas saucamie, viņi aizdod naudu? Nu, es to naudu redzējis neesmu, tāpēc virtuāli kaut kur viņi glabājas. Bet viņi teikuši, ka mēs esam labi izdarījuši, bet tāds godmaņu bet viņiem nāk, un viņi saka, ka nākamos 2 gados vēl vajadzēs kaut ko samazināt. Un es esmu dzirdējis, ka finanses eksperti, un tu kā varbūt arī finansēm sekojošs cilvēks, zinās to teikt, ka lielā mērā tā problēma arī mums politiskā krīze, ne politiskā varbūt gluži nav, bet tā krīze ekonomiski ir tik dziļa, ka tas Pareks mums bija tāds. Nu, tas nebūtu taisnīgi pret Pareks. Es saprotu, ka nav populāri to iebilst šīm viedokļiem, bet krīze būtu tā vai citādi, un tur var diskutēt. Tas ir drusku tāda retoriska tāda spekulācijas, vai būtu pavisam, vai tikai drusku, jā. Tā kā, nu, es nedomāju, ka tur Pareks būtu vienīgais vainojums šajā stāstā, bet, nu, jā, nu, kad jāgriež nost, tas būs budžets, jā, protams. Labi, to mēs skatīsimies, smagu sirdi gaidīsim nākamo gadu un vienalga, kura finanšu ministra kārtējās uzrunas, bet ko tad darīt ar to Pareks banku? Kas notiek? Šobrīd ir dzirdēts viedoklis, un tā daudz runā, pat nopietni ekonomisti saka tā. Bet tik neteica arī Andris Čēle, kad atgriezās, ka vajadzētu pēc iespējas ātrāk šo banku pārdot. Bet tad ir jautājums, ja tas pircējs ir un gatavs maksāt kaut vai to naudu, kas ir viņā ieguldīta, es būtu gatavs pārdot. Nu, es neesmu biznesmenis, bet tur kaut kāda loģika ir. Bet ja viņš maksā man mazāk, tad es nesaprotu, kā tad es to valsts to naudu atgūstu. Nu, jautājums ir, nu, tas mēs atgriežamies pie tā. Bet tur ir tas teikums, ka vienalga par kādu naudu pārdot. Tāpēc, ka ja joprojām ir jāgulda, ne, protams, tas ir no strīds, tad, nu, ko nozīmē par jebkādu. Bet, ja joprojām ir jāgulda iekšā, jāstiprina šī banka, tad, protams, kaut kādā brīdī varbūt izdevīgāk ir norakstīt zaudējums X,
ja tu saproti, ka tev tas vienalga būs mazāk nekā tur likt klāt naudu, kas būs divreizīgs vai trīsreizīgs. Tā kā no šī viedokļa to var saprast. Cita lieta, protams, ka tikko politiķi parādās pie tēzes, ka kaut ko vajag pārdot un tā, tad, protams, tam viss maka. Ja? Jo tas, par ko es saprotu, kad runā, ka šī tēze par labo banku, ka Pareks sadala. Labā, sliktā. Oficiāli tā kā ir vēl, nav vēl tā kā tas iespējams varētu notikt, bet es vienkārši gribu teikt to, ka tas, kas ir šobrīd Eiropas Savienības dalībvalstīs, kur ir divi piemēri, viena ir Īrija un viena ir Vācija, kur tiek veidotas saucamās sliktās bankas, ja, kur nomet aktīvus, kas it kā tiek uzskatīti par riskantiem vai sliktiem. Un Vācijā tas ir viens konkrēts bankas gadījumā. Tas diskusijas norit ļoti atklāti. Jau mēnešiem ilgi cilvēkiem tiek stāstīts, kā tas notiks. Kas tur būs, kā tas būs, precīzi. Tas, kas ir Latvijas gadījumā, tā nepatīkami, ir tas, ka faktiski tāda diskusija nav. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem, protams, atkal būs jautājumi, kāpēc ir, piemēram, nosacītā labajā bankā ir tas un sliktajā bankā ir tas. Ja, kas attiecas uz baumām, es nezinu, beidzamā laikā varbūt. Es pat nezinu, tam izskaidrojumu loģisku, bet šajās dienās, nedēļās ir ļoti daudz dažādu baumu, kas ar Pareks likteni saistīti. Es esmu dzirdējis to pašu, ka sadalīs, pa daļai jau it kā tā doma ir, labajā bankā, sliktajā bankā. Un tad to labo banku varētu atkal piedāvāt pircējiem, un tas pircējs varētu būt tas pats, kas nenopirka pagājušo gadu banku. Ir tāds Alfa banka Krievijas vadītājs Piotrs Savēns, par ko mēs runāsim mazliet vairāk raidījumā. Tad viņš it kā varētu to labo banku nopirkt. Tā sliktā, bet vai tā sliktā banka ir tik slikta? Lūk, kur tas jautājums. Tas ir taču kredīti iekšā. Tas ir mūžīgais jautājums par to, ka tas tāda spēle vārdiem, sliktā banka. Jo, ja tas būtu tiešām tā kā slikts, lietosim visāds atvasināt citus vārdus, tad nepastāvētu vesels bizness, ļoti spēcīgs bizness rietumos, kas, jūs saucat kā gribat, tur voucher funds, maitēgļi, ja? Vai visādi citādi viņus, kā kurš lieto, kuru biznesi ir par lētu naudu uzpirkt aktīvus, kuriem šobrīd vienkārši nav cenas. Un viņi vinē tā, ka, es domāju, arī varētu George Soros, teiksim, būt apskausts. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā tas ir normāls bizness. Tā sliktā bankas daļa būtu pat izdevīgāk nekā tā labā banka. Protams, jautājums, vai tev ir tādas finansiālās pozīcijas, domāju, ne tev personīgi, bet tiem cilvēkiem, ka viņi var turēt vienkārši šos aktīvus pietiekoši ilgtermiņā un neraustīties un gaidīt uz cenas kāpumu. Tur var visu ko darīties ar tiem aktīviem, viņus visādi pārstrukturēt un tā joprojām. Tas ir milzīgs bizness, un es domāju, ka īstenībā ļoti daudz no tiem slaveniem uzvārdiem, kas ir Forbes un tā joprojām, kaut kādās savas karjeras posmos vai joprojām ar to nodarbojas. Filmās ir redzēts, jā, bet tad sanāk tā, ja es nemaldos, Pareks varbūt nebija pat aktīvākā hipotekāro kredīta aizdevēja banka, bet tāpat tās diezgan daudz aizdeva uz nekustamo īpašumu ķīli. Jā. Tas nozīmē, ka ja kāds nopērk to garo kredītu, kas ir tagad tajā sliktajā bankas daļā, nemaksā par to nekustamo īpašumu un kāds paņem to, tad viņš var tikt, tā kā par tādu Latvijas nekustamā īpašumu karalu tā pēc kādiem laikiem. Latvijas nekustamā īpašuma karalis droši vien ir Zviedru pensionārs simboliskais, ja? Tādā nozīmē. Jo tie jau ir sakritējuši bezjēgā. Bet, protams, mēs nezinām arī, kas vispār ir dīvaina situācija, ka ir valsts banka, bet mums ļoti maz informācijas par šiem kredītportfeļiem. Kamēr mēs īsti tā kā nezinām, kam tur sadot ir tie nekustamie. Un tā joprojām. Un kas vispār tur ir saķīlāts iekšā. Tas ir interesants jautājums. Tikmēr, protams, ir grūti spriest, bet katrā gadījumā, ka tur varētu būt ļoti interesanti un gardi kumosi, tas tā gan varētu būt, jo visādi var spriest par abiem kungiem, bet tas, ka viņi, piemēram, kā ķīls neņēma mēsls kaut kādas, kāpēc viņiem tas būtu jādara, atvainojos.